katri sanākuši. Vēl jau 10 minūtes laika. Šodien 3 pāri reizē. Daudz apsveici. Kaut gan varēja būt vairāk. Nu kādi putekļi, fu! Ak tu pasaulīt, tā jau viņš ir. Šitāds pasākums sen nav bijis. Tagad jau precēties, vairs nav modē. Tagad jau tās brīvās attiecības. Daru, ko gribu, eju, kur gribu. Es no tevis neko negribu. Tu no manis neko negaidi. Zirgi, skrēj. Tiš, neslaimīti, kad tik netrā. Tā. Maldā. Jau kodes būs sājušas. Labi, ka noliku savu savietā. Diezgan man pelējumu smaka. Jāpasta. Nav viss. Es jau akurāt. Ieliku. Telefonā kulītē. Stāv. Reizes uz reizi. Galvenais, lai no sveces klausī. Citādi jau neko. Tā. Kur man tā grāmata? Jāpārbauda rakstāmais. Tie nav joki. Man ziniet, ir bijuši gadījumi. Neraksta un viss. Būt, krati, mēģina ar sūkšanu. Visi zobi ar tinti. Svētdienas dienā ko darīsiet? Viesi atnākuši kā uz kārzām, bet nevienam nekā nav līdzi. Tā sauc savu apvienu.
nākas vienas dzīves laikā darīt. Pie vienas izvadīšanas visu nācās pašai. Izvārus mani! Liepa auga mūsu eža vien vidiņā. Dievs tos miežu vasariņu, līgos liepā piepūs. Tā, jāiet skatīties, vai jau ir klāta, vai tik nebūs pārdomājuši. Man ir 2 gadi. Sabrauc rādi ar ziediem, ar dāvanām. Jaunies aktivējušies, ko man sumivēršies? Šajā saulainā dienā esam sanākuši šeit, šajā zālē, lai 3 jaunas zvaigznes iemirdzētos pie debesīm. 3 jaunas ģimenes. Tas būs kā demogrāfisks sprādziens latviešu tautai. Tā būs cerība, ka pēc gadsimta mēs būsim 3 miljoni, nevis 300 tūkstoši. Visas Latvijas jaunieši. Šeit jums ir labākais paraugs. Nevis dzīve grēkā, bet laimīgā, likumīgā, laulībā. Es ar lielu lepnumu skatos uz šiem drosmīgajiem pāriem. Un dziļā nopietnībā jautāju tev, maigoni maigo, vai ņemsi mirdzu sieviņu, mirdzu sirsniņu, par savu likumīgo sievu? Jā, sirsniņ! Mīdza sirsniņa, vai tu ņemsi maigo par savu likumīgo vīru un mīlēsi viņu priekot bēdās un paģirās? Nāga jūs šķirs. Kunga māte, paldies Dievam! Jā! Nāciet lūdzu parakstīties. Nāciet parakstīties, dokumentiem jābūt kārtībā, man ir bijuši gadījumi. Paldies, lūdzu vietiņu. Tagad nākošie. Valdemāra sirsniņa. Vai tu ņemsi par sievu Skaidrīti kaķīti veselībā un slimībā? Ko lai saka? Jā! Skaidrīte kaķīte. Vai tu ņemsi Valdemāra? Gan slimībā, gan veselībā ir līdz nāvam un šķirs! Labi, ļoti labi, nāciet parakstīties. Zemāk, ne tik zem. Nu, mēģiniet trāpīt pa vidu. Jā, un augstāk mazliet. Paldies. Un tagad jūs, mani bērni, Austru kaķīti, ko tu man teiksi? Kas man jāsaka? Nu, kā saka, jā. Jā, mās. Kā teiksi? Jā. Un nu daļnuvīt daļā, vai tu iesi par sievu, tie Austra kaķīša, un būsi kaķīte? Kaķīte! Jā, būšu kaķīte! Tad nāciet un pielieciet lūdzu šeit savu godīgo roku un aplieciniet šo svinīgo aktu.
paldies. Un pēc šiem 6 jāvārdiem es jūs visus pasludinu par vīriem un sievām. Un tagad jūs drīkstat samīties laulību riņķiem. Un tagad jūs drīkstat sabučoties un kādu viesi drīkst saukt rūs. Kaimiņos dzīvoja Henrieta, Monīte un pirms izrādes debitants Gintis. Tad vēl izrādē piedalījās Aija. Visus salauzāja un telpas uzkopa Ligita. Un vēstuļu ballītē piedalījās Daiga. Un pēc tam es vēl gribēju paldies pateikt. Jo mums pie izrādes tapšanas vienmēr ir citi palīgi. Un šoreiz mēs paldies gribam teikt par dekorācijām Aivaram. Par meiteņu skaistajām tērpiem Aijai.
izdodas un ne tik ļoti slikti, vai ne?